martā dzimušajiem ir arī tāds turpinājums attiecībām pa sieviešu līniju tieši ar māti saistībām, jo mamma šajā gadījumā jums ir tāda kā liela kontroliere, kas jūs tur savās tādās kā važās un nelaiž jūs vaļā, stipri kontrolē un tur tādā saitītēm. Un arī jūs jūtaties atkarīgi no šīs mammas. Un jums ir jāiemācās atbrīvoties, atdalīties, veikt šo te separāciju no mammas un kļūt patstāvīgiem, būt neatkarīgiem. Un tajā pašā laikā jums ir jāsaglabā labas attiecības ar mammu. Iespējams, ka dzimtā ir bijuši tādi gadījumi, kad mātes ir atteikušās no saviem bērniem. Varbūt nav gribējuši bērnus vispār dzimtā sievietes. Varbūt ir taisīti diezgan daudz arī aborti. Un šis te karmiskais mēsgls, kas ir izveidojies tādā veidā, ir šī piesaiste pie bērna, kas tur viņu stingri un nelaiž vaļā, bet ir jāiemācās atbrīvoties, kad ir patstāvība, ir pieaugušā vecums un atkarība no mammas, viņai ir jābeidzās līdz šiem 18 gadu vecumam. Un tas ir tas, ar ko jums ir jātiek galā, atbrīvojoties arī no visiem aizvainojumiem attiecībā pret mammu.